šajā epizodē. Jā, zeme ir plakana. Tas, ko es tagad teikšu, ir nepareizi. Jūs lūdzu izgrieziet ārā, jā? Man viņa likās nenormāli iedomīga. Redzi, tur ir stikls, lodzi. Jā. Viss tas ir tas. Nu, kā pajautāsim ChatGPT un paskatīsimies. Hei! Sveiciens! Un laipni lūgti šovā īsts vai neīsts. Pie manis nāks divi draugi, kolēģi vai paziņas, kas savos dzīves ceļos kaut kur, kaut kā ir tikušies. 10 jautājumi, 10 dažādas tēmas, bet tikai viena pareizā izvēle. Īsts vai neīsts. Par katru pareizu atbildi dalībniekiem krāsies punkti. Spēles beigās noskaidrosim, kurš no draugiem tad tomēr ir atapīgāks. Bet turiet acis vaļā, jo spēles beigas jūs visus apgriezīs kājām gaisā. Kā? To jūs noskaidrosiet spēles beigās. Es vēl joprojām esmu Liepa, un ar mani šodien studijā Ilze Dobele un Lauris Zalāns. Čau, man sauc Ilze. Mans vārds ir Lauris Zalāns. Esmu digitālā satura veidotāja. Radio cilvēks, sociālo tīklu satura veidotājs. Un Laurēna labākā draudzene. Pasākumu raidījumu šovu vadītājs. Nākie draugi! Labdien! Čau! Lauri, cik tu tur ilgi tupēji? Baigi ilgi, tur karsti riktīgi ir. Tu pie manis ielauzies? Es tevi vakar šeit nemanīju. Es viņu sauc par savu kolēģīti, jo mēs esam strādājuši kopā vienā radioprojektā. Man viņa likās nenormāli iedomīga. Jā, nenormāli iedomīga. Bet patiesībā viņa izrādās tāda klusa, jauka, forša un patīkama dāma. Kā jūs jūtaties? Labi. Jā, Satraucies? Es? Jā. Jā, jo es gribu uzvarēt. Man tas stress, ka es varu neuzvarēt. Es jau pateicu tajā ievadā, ka es uzvarēšu. Viss kārtībā. Jā, tā ka var nestraukties. Ok, labi, paldies. Nu tad jūs abi mēģināsiet šodien sadalīt uzvaru. Nē, es paņemšu viņu. Tu paņemsi? Jā. Ilzai nav cerība. Jā. Jā. Labāk nekā Ilzei man varētu padoties. Man liekas, ka man labāk sanāks domāt. Pirmkārt, esmu sieviete. Multitaskings ir mans otrais vārds, jā. Nē, tas būs nejauki, es kaut ko tādu teikšu. Atbildēt uz atjautības jautājumiem, jo Ilze ir ļoti ilgi domājušs cilvēks. Ja mēs varētu skriešanas terminoloģijā runāt, viņa ir maratonists, es esmu sprinteris. Lauri, sargi savas mazās latgaliešu austiņas, jo es tās pierunāšu pilnas. Ilze? Neatkarīgi no tā, vai tu šodien bremzēsi vai nē, tāpat es tevi apdzīšu. Uztaisim selfiju. Nu tad ķersimies pie pirmā spēles jautājuma. Jūs ekrānā redzēsiet viens otra sociālo mēdīju ierakstus, un jums būs jāuzmin, vai drauga ieliktais ieraksts ir īsts vai neīsts. Tātad, kādas skaistas bildes. Jā. Abi laukā, dabā. Tad, Lauri, tev ir jāmin par Ilzi, un Ilzi, tev ir jāmin par Lauri. Jā. Vai viņa bilde ir īsta vai neīsta? Vai viņam tāda atrodas sociālos tīklos vai nē? Nu, es esmu gatavs jau. Jā? Jā. Uz 3, 2, 1 rādam kartītes. Jā. Ilze, kāpēc tev šķiet Laura bilde neīsta? Nu, es nezinu, viņš kaut kā izskatās tur tāds zirgs izstāsts tāds neīsts. Nu, varbūt tas ir fotogrāfēts kaut kādu portretu mode, ka tur viss ir tāds blūri aizmugurē. Jā. Tas maisiņš dīvains tur fonā. Tas maisiņš ir tas, kas man to visu... Nu, es Jauc nezinu. nost, ja? Un es neatceros tādu bildi, tas ir vienīgais mans tāds arguments īstais. Noskaidrosim, kā tad tur ir. Vai Laura bilde ir īsta? Yes! Neīsta! Kačing! Tas tur bija bus. Tur bija bus, tur nebija zirga. Jā. Wow, Bet tas zirgs tur arī piestāv. Mirkļbirga Latvija. Vēstures stundās esat bijuši klātsoši? Ir būts pāris reizes. Pāris reizes uz vienas rokas saskaitām. Jā. Aha, ok. Man ļoti patika vēsture. Tātad, 2004. gadā Latvija kļuva par Eiropas Savienības dalībvalsti un ieviesa eiro. Jums ir jāatbild, vai šis apgalvojums ir neīsts vai īsts. 3, 2, 1. Atklājam kartiņas neīsts. Jā. Vai tā ir patiesība? Protams, varam nepārbaudīt. Tieši tā. Jā, eiro tika ievies 14. gadā. Jā, es vēl atceros to dienu. Ja? Jā, Kāpēc tu viņu atceries? jo man bija 14 gadi. Tad ļoti liktenīgi. Jā. Eksperiments.
Trešais jautājums. Es domāju, pietiek mums te runāties un atbildēt jautājumiem. Man liekas, mums ir jāpaskatās mazs video, ko ir sagatavojis Emīls. Čau! Netik tuvu. Es te eksperimentu taisīšu. Šajā eksperimentā ir tikai koka irbulītis un balons. Un kā tev šķiet, vai šis eksperiments ar balonu ir īsts vai neīsts? Aha! Tad jums ir jāatbild, vai principā ir iespējams izdurt ar irbulīti cauri balonam. Jā. Tas eksperiments ir īsts vai neīsts? Skatāmies. Īsts. Jā. Īsts. Nu, Emīl, vai tas bija īsts eksperiments? Atbilde ir īsts. Ar šo iesmiņu tiešām var caurdurt balonu, to nepārspridzinot. Šis ir jādara lēnām un uzmanīgi. Iesmiņš ir jādur no balona apakšas uz augšu, jo šajās vietās balona gumija nav tik izstiepta. Forši, vai ne? Mans arguments tā, kāpēc man liekas, tas ir īsts, bija, es redzēju kaut kad ar ūdeni, kad arī tā darīja un dūri iekšā. Pudelē? Balonā, kurš bija pilns ar ūdeni un arī dūri iekšā, un tur nekas nelija ārā, bet kad izņem, tad lija ārā. Jā, un es vēl biju redzējis kaut kādu vēl versiju, ka tur, kur tu gribi durt, uzsmērē līmi, nu tā kā to ar līmes zīmulīti. Jā. Pasmērē, un tad viņš neplīstot. Jā. Vēl es biju redzējis, ka ja tu balonu paņem, jā, ar PVA līmu aptaisi ar papīru un izduru to balonu, tev tāds sanāk papīra tāds. Es tādas lampas maiturībā taisīju. Jā. Vēl es biju redzējis, ka to darīja ar citas krāsas balonu. To pašu maiturības? Jā. Geogrāfija. Turpināsim ar geogrāfiju. Vai apgalvojums, ka šī vieta ir Kokneses pilsdrupas, ir īsts vai neīsts? Kokneses pilsdrupas. Ok, nu mēģinam. Nu tad 3, 2, 1. Pirmās domstarpības. Nu. Ja mana atbilde ir nepareiza, ja tas, ko es tagad teikšu, ir nepareizi, jūs lūdzu izgrieziet ārā, jā. Bet man ir aizdoma, ka tās ir Dobeles pilsdrupas atjaunotās. Tāpēc, ka kaut kas man liek domāt, ka tās ir Dobeles pilsdrupas. Tad pirmām kārtām, kur viņas ir atjaunotas? Tas ir Redzi, viens. tur ir stikls lodziņš, tur viss tas ir tas. Tā kā es lieku 30 centus uz to, ka tās ir Dobeles pilsdrupas. Visu savu konta saturu, bankas konta saturu? Nē, 2 centi jāatstāj, tomēr, lai nav tukšs kontiņš. Nu tad noskaidrosim, vai Ilzei ir taisnība, vai nav. Neīsti, tieši tā ir Dobeles pils. Viņš nezināja, kas ir Dobeles pilsdrupas, jā, tas tomēr, man liekas, katram latvietim ir jāzina. Es nekad nebūtu pateicis, ka tās ir Dobeles. Ja jūs man dotu vēl kaut kādus variantus, tāpat es nebūtu trāpījis. Vai es rādīju īsts? Tu rādīji īsts. Es sajaucu. Sajukā. Nu labi, apsveicu. Robotu laiks. Nākamais jautājums par un ap mākslīgo intelektu. Kādas domas? Čats ir mans labākais draugs. Ja? Mēs runājamies, viņš man palīdz, bet ar bildēm ir tā, kā ir. Brīžiem ir tik sataisīts, ka tu nevari pat atšķirt, ka tiešām ir jāskatās. Es domāju, man čatiņu vārdu būtu Toļiks. Toļiks izklausās, ka zina visu. Tu ar to čatu runā arī par personīgām lietām vai tikai kaut kādiem tur tādiem darbiem vai tā? Vai arī? Jā, es arī prasu, ko man atbildēt. Piemēram, ir kāda ziņa, un redz, ko man teikt. Jā, palīdz. Viņš palīdz, viņam ir sakarīgas atbildes? Nē, bet viņš to ideju. Zini, tas ir līdzīgi, ka tu runā ar savu draudzi, un loģiski, ka tu nedarīsi tā, kā viņi saka, bet nu tev tas atbalsts kaut kāds morālais ir, un tev paliek vieglāk. Tātad, bet šajā uzdevumā jums būs uzdevums pateikt, vai redzamais attēls ir mākslīgā intelekta veidots vai nav. Kāda skaista izstāsta Riža dāma. Tad vai bilde ir īsta? Jā. Ir jāsaka. Jā. Labi. Es neesmu. 3, 2, 1. Es saku, ka bilde ir neīsta. Tad neīsta. Nu, noskaidrosim, kuram bija pareizā atbilde. Ui, piedošana. Sirds ir gandrīz visu paķērām. Kāpēc neīsti? Es gribu zināt argumentus. Neīsti, jo tā ir mākslīgā intelekta veidots. Jā, bet kas tur ir? Var redzēt viņas acīs tiešām, ka nav īsta. Nu, tur nav dvēseles. Ja tur nav, jā, tiešām, vai ne? Jā. Kurš ir viltojums? Nu ko, ir pienācis laiks īpašajam uzdevumam. Jūs sev priekšā redzat divus objektus uz divām paplātēm. Pasaka vēlreiz. Objektus. Tas nedara. Un jūsu uzdevums ir pateikt, vai sēne uz rozā paplātes ir īsta vai neīsta. Šis ir diezgan negodīgi pret tiem, kam ir slikta redze. Tev ir slikta redze? Nē. Tā ir par ko tu saucies? 3, 2, 1. Atklājam kartītes. Īsts un īsts. Gribat iet pačamdīt? Jā, bet tikai Ilzi jau nevar rozā nocēsties, varam, jā? Tikai rozā Nu, varam. varat abas divas pačamdīt. Ej, tu nos. Nu, šis tāds Tas ir mīgs. īsts. Šī tā ir īstā, jā. Yes.
Šitā ir neīsta? Es zinu, kāpēc ir šitie, tāpēc, ka Tieši. viņi veikala akcijā bies vakar arī nopirkt. Jā? Labi. Kas tas ir? Tas ir neīsti. Baravika. Klikšķi un lamatas. Nākamais jautājums būs par ziņu virsrakstiem un medīpratību. Labais. Ne par gudru internetu lietošanu. Medību pratības. Okay. Jo šis mans lauciņš. Kā jums šķiet, vai šis raksts ir īsts vai neīsts? No septembra skolās tiks aizliegti telefoni starpbrīžos. Jaunie noteikumi apstiprināti. Tur tāda bilde ar kaut kādām kediņām, tupelītēm. Un sākot no šī gada septembra visās Latvijas skolās starpbrīžos būs aizliegts izmantot mobīlos telefonus. Skolēniem tie būs jānodod kastē pie klases durvīm katru rītu. Šāds lēmums pieņemts, lai uzlabotu komunikāciju un samazinātu ekrāna laiku. Noteikumi attieksies uz visām vecuma grupām. Bāc, es tieši līdz pēdējiem tam noslēdzošajam teikumam par noteikumi atbilst vai attieksies uz visām vecuma grupām, domāju vienu, bet šis man pamainīja visu tagad. Jā? Es mēģinu saprast, jā. Tad, principā, jums jāsaprot, vai šī ziņa ir tā kā... Legit. Nu, jā, Jā, legit, latviski kā runājot. teiktu. Jā. Latviski teiktu, jā. Nu, No labi, cap. es izdomāju. Jā. Es Labi, arī beidzam brainrotot un aiziet, jā? Jā. Nu, tad 3, 2, 1. Domas dalās? Jā! Kā tad tur ir? Neīsti. Thank God, es domāju, Ko? kādām tiesībām starpbrīžos. Es zinu, ka stundās atņem viņu saliek. Jā. Bet starpbrīžos Bet vai kāds tagad- sakars vispār? Tad šī ziņa nav īsta, jo tur nav oficiāla apstiprinājuma, nav tā kā paziņots likums vai oficiāli dokumenti, kas pamatotu šādu izvēli. Un nav minēts arī, kas to ir teicis. Tur nav piemērots ne kaut kāda saima izdomājusi vai kaut kādi kultūras ministrija vai kas. Toreiz tas uz tām NLO ziņām spiež skatās. Jā, jā, zeme ir plakana. Tur ciplanētieši atraduši. Nu tā, dāmas un kungi, jā, tā, ka visi, kas klausīsies radio, tagad zinat, ka šis džeks jums vienmēr teiks patiesību, jā. Jā, lai arī kāda ziņa būtu ielikt, es to izstāstīšu visai pasaulē un teikšu, ticiet. Arī ēteri būvējot, nu, tas izskatās vairāk no tāda izklaides aspekta. Kaut kur, protams, iemetot tādu lielākai vai mazākai sabiedrības daļai svarīgu ziņu, bet tad tā tiešām ir no oficiāliem Latvijas mēdījiem. Ātrāk, stiprāk, gudrāk. Sports, sasniegumi, uzvara. Viss par mani. Tātad Olimpiskajās spēlēs skrējēji var startēt ar kailām pēdām. Vai šis apgalvojums ir īsts vai neīsts? 3, 2, 1. Apgalvojums ir neīsts un īsts. Aha! Kā tad ir? Ir īsts vai neīsts? Īsts! Un, Laura, tu biji tik pārliecināts. Te man ir faktiņš, ka 1960. gadā Abebe Bikila ieguva zelta medaļu, noskrienot 42 kilometrus. Tas ir maratons. Kad tas Jā. bija? 60. kurā gadā? 60. gadā. Nu, kā pajautāsim ChatGPT un paskatīsimies, ko viņš teiks par šo Nu, faktu. uzjautā. Nu, raksti, vai var ar plikām pēdām skriet? Tā, jā, Olimpiskajās spēlēs var skriet ar plikām pēdām. Tu melo! Noteikti to neaizliedz. Jā, mūsdienās izvēlas labāk skriet ar kurpēm, jo ir amortizācija, mazāk iespēja savainoties, tur tās tūzdas paķert un tā. Kultūra. 9. jautājums - kultūra. Vai šis ticējums ir īsts vai neīsts? Tas skan šādi. Ja dzeguze aizkūko bez naudas kabatā, tad visu gadu vienmēr trūks naudas. Dzeguze aizkūko bez naudas kabatā. Viņai nav naudas kabatā. Man liekas, ka tur ir tāda ļoti metaforiska, filozofiska doma par to, ka tā dzeguze kūko kabatā. Tas ir īsts. Jā, Ja? Ir dzirdēts. Jā? Šis, jā. kaut kas par naudu ir. Oh, jā, ir. Tieši tā. Tieši tā. Tu šādi izmanto, Laura, teicienu ikdienā. Nē. Tas man jau bēdīgi palika drusku. Jo Kāpēc? es jau zinu, ka es vairs nevaru uzvarēt. Bet man nekad nav gājis atjautāt. Nē, Laura, man liekas, tu vari vēl uzvarēt. Nopietni? Nesaka viņam Tikai to. viens jautājums palicis. Nē, mums ir palicis viens jautājums, kas izmainīs visu spēles. Visu spēli, kā jau Aiziet. mēs. Melu kaste.
Spēle ir pagājusi vēju soļiem, un mēs esam nonākuši pie 10. jautājuma, 10. spēles, kas saucās Melu kaste. Šeit ir tā lieta, kas var izmainīt visu spēles gaitu, par ko tu, Laura, uztraucies. Vienmēr. Jo es jums katram iedošu pa vienai kartītei, un šajā kartītē jūs ierakstīsiet, cik punktus no līdz šim iegūtajiem punktiem jūs esat gatavi izspēlēt šajā spēlē. Tev pūkainā, ja? Un tad tu tāds viltīgais. Tas ir ja? Gludā. Es mēģinu saprast, ko viņš tur velk. Ko viņš tur zīmē? Es domāju, ir pienācis laiks jums katram paskatīties savā kastē. Viņš nemāk melot, klausīt. Tagad jums ir jāveic izvēle, vai jūs melosiet par objektu, kas atrodas jūsu kastē draugam, vai jūs stāstīsiet patiesību. Lauri, varbūt sākam ar tevi? Nu Jā. tā, klausies. Tur ir spainītis, kurā iekšā ir sabērtas tādas mazas actiņas. Tur iekšā ir ielikta pistole. Rozā ar baltu totušu. Es zināju, ka ja es stāstīšu taisnību, tad man sanāks vislabāk melot. Un vēl tur ir kaut kas. Tā ir koka karote, kurai arī ir actiņas tās uzlīmētas, un tur ir uztaisīta sēņa un vēl mati pat. Kādā krāsā spainis? Raips. Kādā krāsā? Ar puķēm viņš ir. Bet kādā krāsā? Kas? Es esmu daltoniķis, tu to zini. Tas kuru krāsu tev izskatās, kam līdzīgs, ko tu ikdienā redzi? Nu, kaut kāds tāds gaišs ar puķēm. Tev viss nav vienkārši pelēks tādā gadījumā? Vai tev ir Nē, toņi bet ir jau kārtās? tāds- Es esmu viņš tā kā tikai uz suns zaļu redz. un sarkanu. Tā kā tikai zilu un... Zaļu un sarkanu es neredzu vislabāk. Kādā krāsā tu tev ir krekliņš? Zaļš. Kā tu tur? Nu, bet Tev tu liekas, viņu- tev nav krekla. Tu viņu redzi noteikti daudz tumšāk nekā es. Saproti? Es tik ļoti gribētu redzēt, kā tu viņu redzi. Nu, man vienā brīdī likās, ka viņš saka taisnību, Jā. bet tad viņš kaut ko par tām acīm tomēr ieraudzīja, ka tomēr ir citas krāsas. Tur ir. Nu, Jā. jūs tev būs mazliet laiks padomāt, jo tagad tu varētu parādīt, paskaidrot Laurim, kas atrodas tavā kastē. Nu, stāsti, kas tev tur ir? Zilonis. Uz tās ziloņa virsū ir varda. Priekšā tai vardai ir tā kā pelīte maziņa, pielīmēta uz tās ziloņa galvas. Jā. Es jau iztēlojos. Jā, kā un tai vardai ir atvērta mute. Es izvēlos teikt taisnību, jo man ir bail, ka būs kaut kādi papildus jautājumi, uz kuriem es nevarēšu atbildēt. Un tai pelē ir tā, ka viņai ir deguns Jā. un viena tāda ūsiņa uz priekšu. Viena ūsiņa. Nē, ir vēl tās sānos, bet viena Jā, viena ir uz priekšu. Man viss ir skaidrs tagad. Jā, man vajadzēja tikai šīs beigas, lai tu pasaki. Uz 3, 2, 1 atklāsiet savas kartītes. Jā. 3, 2, 1. Es saku, ka īsts. Tas, ko viņi man stāstīja, ir īsts. Es galvā uztaisīju matemātiku, un es sapratu, ka, jebkurā gadījumā slikti man viss, tāpēc es domāju, ka Lauris man meloja. Tas Kas tā par matemātiku? tik? Nu, nav svarīgi. Jā. Un es domāju, ka ir laiks apskatīt, cik punktus O, jā. jūs bijāt gatavi likt uz spēles. Jā. Sāksim ar tevi, Ilze. Līdz šai kārtai tu biji ieguvusi veselus 8 punktus, un tu biji vadībā. Un tu izvēlējies izspēlēt 3 no saviem 8 punktiem. Es paskaidrošu, tāpēc, ka ja es uzvarētu, jā, es Jā. dabūtu 3 punktus klāt. Jā. Un tas būtu 11 un 11 mīļākais skaits. Tad, kad es redzēju viņas acīs to neziņu par to, vai es stāstu patiesību vai melus par to, kas ir kastē paslēpies, tad man parādījās jauna dzirkstelīte. Bet, Lauri, Jā, nu varēja vairāk likt. Droši. varēja. Tu vari atklāt savu kasti. Ai, no, ko es teicu? Rekurītā pišķiks, rekur ir. Pau, pau, pau. Laura stāstīja Es patiesību. pat nezināju, ka ir dažādi lūk. krāsas. Es diezgan ļoti paticēju Laurim, Jā. bet es sapratu to, ka viņš uzminēja pareizi. Nu, visdrīzāk viņš uzminēs pareizi. Jā. Pat ja es atzīmu, ka uzlikšu, ka ir īsts, es dabūtu 3 punktus. Viņš dabūtu vairāk, jebkurā gadījumā. Tas nozīmē, ka tu esi zaudējis 3 punktus. Man ir 5 un nonākusi pie 5 punktiem. Bet ir laiks Forši. noskaidrot, kā Laurim gāja šajā spēlē. Es esmu gatavs. Ok, Laura, runājot par tevi un tavu jauno tēlu, tu līdz šim spēlē biji ieguvis
6 punktus. 6 punktus. Un tu arī visus 6 punktus liki uz galda. Jā. Spēlē. Tā kā viss Parādi, kā izskatās zīmē, es gribu Ilzas atcerēties. Jā, Ilze zaudēs. Un tev bija taisnība. Jā! Jo Ilze parāda savu kasti, es stāstīju patiesību. Jā! ej tu nost! Yes! Un es jums esmu sarīkojusi arī garšīgās balviņas, lai tāds saldēkais dzīvē. Paldies! Nu vienu Ilzītei varbūt iedod, lai viņa nebēdājās. Vienu, jā, pareizi. Un Lauri, Var izvēlēties, kuru gribi. Lauri, tev kā īsts vai neīsts spēles uzvarētājam pienākas šī piesprauda oficiālā. Es domāju, šeit būs kronēšana. Jā. Tas tev drīkst uz krakla, ja? Jā. Tas nekas, ka būs caurums. Galvenais neiedru manā. Krūtī. Grūdakā. Labi, tā. Hopā, Yes! kāds tas skaists. Paldies, Ilze, par spēli. Es taču teicu, redzi, lapiņa nemelo. Draugi, ar to arī noslēdzās šīs dienas epizode. Mums bija prieks, ka tu skatījies un tiekamies nākamajā epizodē. Es biju Paldies! Liepa, Lauris, Ilze. Čau! Uzvarā! Paldies, liels, dārgie skatītāji, ka bijāt šajā raidījumā kopā ar mums. Jūs jau zinat, kam jāsako, jo sekot uzvarētājiem ir forši. Tiekamies nākamreiz. Tā, labāka veiksma varbūt nākošreiz. Lai žēl visiem man paliek.